Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot Helovīnu keikpopus ar balto šokolādi. Paldies par ieteikumiem! Ja arī tev ir kāda ideja, droši atstāj komentāros. Keksiņam tev vajadzēs 125 gramus sviesta, 1 ēdamkarotu piena, pusteikarotu cepamā pulvera, 125 gramus miltu, 125 gramus cukura un 2 olas. Sāc ar to, ka kopā izsijām miltus ar cepamo pulveri. Tad ar mikseri sakū mīkstu sviestu un cukuru. Masu kul apmēram 3 minūtes, līdz tā kļuvusi nedaudz gaisīgāka. Tad pa vienai pievieno olas. Pirmajā brīdī var šķist, ka ola nekad neiemaisīsies masā, bet turpini jaukt. Kad ola kārtīgi iemaisīta, pievieno arī otru olu. Kad viss kārtīgi samaisīts, pakāpeniski pievieno miltus. Mīkla gatava tik līdz visi milti iemaisīti. Tad ietauko veidni ar sviestu vai eļļu, kurā cepsi keksu. Nav svarīgi, kādu veidni izmanto, jo keks tāpat pēc tam būs jāsadrupina. Lai keksu vieglāk izņemt, es apakšā arī ieklāju cepamu papīru. Tad ieliec mīklu un to viegli izlīdzini. Mīkla būs diezgan bieza, bet par to var neuztraukties. Keksiņu cep 180 grādos apmēram 35 minūtes. Tas ir atkarīgs no tavas veidnes izmēra. Krēmam tev vajadzēs 150 gramus maskarpones, 80 gramus sviesta, 100 gramus baltās šokolādes un 50 ml saldā krējuma. Katliņā uzvār saldo krējumu un tiklīdz tas sāk vārīties, pārlej to baltajai šokolādei. Ļauj baltajai šokolādei pasēdēt saldajā krēmā apmēram minūti un tad sāc maisīt. Ja vēl ir kāds šokolādes gabaliņš, kas nav izkuss, vari masu ielikt mikroviļņu krāsnī uz apmēram 5 sekundēm. Tad traukam uzliec pārtikas plēvi un ieliec to leduskapī vai saldētavā, līdz baltās šokolādes masa ir pilnībā atdzisusi un augsta. Kad baltās šokolādes masa atdzisus, var turpināt gatavot krēmu. Sajauc istabas temperatūras maskarponi ar mīkstu sviestu. Kad maskarponi sajaukt ar sviestu, var pievienot iepriekš pagatavoto baltās šokolādes masu. Manuprāt, baltā šokolāde pietiekoši daudz saldina krēmu, tāpēc arī nepievienoju cukuru. Masu tikai sajauc, jo, ja pārmaisīsi, krēms var palikt graudains. Kad keks ir pilnībā atdzisis, to izņem no formas un var sākt drupināt. To var darīt virtuves kombainā vai ar rokām. Jo smalkāk sadrupinās, jo labāk. Ja esi ļoti slings, var izmantot veikalā nopērkamo keksu, nevis gatavot pats, bet, protams, paša taisītais garšo daudz labāk. Drumstalām pievieno krēmu un visu kārtīgi sajauc. No masas veido apmēram ēdamkarotu lielas bumbiņas. Lai visas bumbiņas sanāktu vienādas, var izmantot mērkaroti vai svariņus. Ņem vērā, ka gala rezultātā bumbiņas būs vēl lielāks, jo baltā šokolāde piedod papildus kārtu. Ja bumbiņas sanāks pārāk lielas, tās kritīs nost no kociņa. Bumbiņas liec leduskapī vai saldētavā uz apmēram 10 minūtēm, lai tās nedaudz sastingtu. Tikmēr var izkausēt šokolādi. Katliņā ielej nedaudz ūdeni un virs tā liec bļodu ar šokolādi tā, lai bļodiņi nepieskartos ūdenim. Nepārtraukti maisot, kausē šokolādi. Ūdens tvaiks sasilda bļodu un tā izkausē šokolādi. Kad šokolāde izkusus, to nekavējoties ņem nost no katliņa. Tev vajadzēs apmēram 300 gramus baltās šokolādes keikpopu apklāšanai. Bumbiņas savēl tādā kā nedaudz ovālā formā ar viegli spicu galiņu.
kociņu iemērc baltajā šokolādē un iedur bumbiņā aptuveni līdz pusē. Bumbiņas atkal liec leduskapī vai saldētavā, līdz tās sastinguši un baltā šokolāde sacietējusi. Var izmantot bambus kociņus, taču es dodu priekšroku baltiem čupa-čup kociņiem, jo tie ir stingrāki. Tad bumbiņas iemērc šokolādē. Ņem vērā, ka tā kā bumbiņas ir augsts, šokolāde diezgan ātri apraujas. Kad visa bumbiņa apklāta ar šokolādi, ļauj liekai šokolādē noticēt. Tad keikpopu liec uz cepamā papīra. To var iedurt arī putuplastā, taču, manuprāt, gatavojot šādu pociņu, tas labāk izskatās ar kociņu uz augšu. Kad visi keikpopi apklāti ar šokolādi, tos atkal liec leduskapī līdz šokolāde sacietē. Tad es izkausēju nelielu daudzumu tumšās šokolādes un ar kociņu veidoju acis un mutis pociņam. No šīs receptes tev sanāks apmēram 35 keikpopi. Un lūk arī gatavie keikpopi. Es ceru, ka tev patīk šis video. Ja tā, tad neaizmirst nospiest laiku un abonēt manu kanālu. Ja pagatavo šo vai kādu citu no manām receptēm un dalies ar bildi sociālajos tīklos, izmanto #BetijasRecepte un varbūt tava bilde tiks manā nākamajā video. Neaizmirsti man sekot Instagramā un Twitterī, kā arī apskati manu blogu. Tiekamies nākamajā video!